Es domāju, ka tā bija patiesībā šausmīgi laimīga sagadīšanās, jo tad, kad mēs dabūjām tautas ansambļu nosaukumu, ja, tad vajag nosaukumu. Nu, it kā bija tā dzirkstelī, ja, bet tas tā, ja, teiksim, es neteikšu, ka viņš man būtu ļoti pie sirds bijis. Teikšu atklāt, manuprāt, virtuvē vai mizoju kartupeļus vai mazgāju, un televizorā rādīja muļķiku filmiņu, ja. Un es pēkšņi dzirdu šo melodiju, ja, un es pēkšņi saprotu, ka tā ir jau himna. Tas ir gatavs, ja. Un es atceros, ka es šausmās zvanīju uz Tautas mākslas centru, ja, uzreiz, jo es sapratu, ka kāds cits varētu to paņemt, ja. Un ka tas ir briesmīgi, jo es domāju, ka tas nosaukums ir šausmīgi ietilpīgs. Es domāju, ka tas viss tā ir saklājies, ja. Gan šis nosaukums, gan šīs zvaigznītes, ja, gan tas ceļš, ja, gan šī tēma, ja, kad pasauli jāskat caur Dailes acīm. Zelta sietiņš, sudrabas stīgās, dimantās egliņas, sijājamas. Zelta sietiņš, sudrabas stīgās, dimantās egliņas, un tā dzima Zelta sietiņš. Kas gan varēja iedomāties, ka šis kolektīvs kļūs par iedvesmas avotu vairāk kā 10 000 dejotāju. Ar saviem koncertiem apceļos pasauli un katru gadu radīs arvien jaunus, vērienīgus deju lieluzvedumus. Kas ir šis mūžīgais dzinējs, kas liek celties, iet un darīt vēl un vēl un vēl? Ja nebūtu tāda Baiba Šteina ar savu raksturu, stingrību, ar lielām prasībām, tad nebūtu Zelta sietiņš. Jo viņai tās idejas ir fantastiskas, ja, un tā kā mēs mēģinām tie pedagogi saprast, ko viņi grib, ja, un ja mēs esam kopīgi nonākuši pie tā un sapratuši, ja, un tad rodās lūk šie tie uzvedumi, kas nevienam Latvijā tādi nav, ja, un es varēju sakt, tas idejas ģenerators ir Baiba, ja, un bez viņas droši vien, ka tā nebūtu. Tas viņai ir pilnīgi neatņemama viņas būtības sastāvdaļa. Es esmu Big Mama, jā, tā lielā mamma, jā. Tā savulaik man nosauc Indijā, ka es biju, tad es Big Mama, jā. Tā kā var jau arī tā teikt, jā. Labi, šāds reiķināt. Manākam šitie noskrājusies te augšā. Ko jūs te tiem tiroliešiem? Jo pilnīgi uztaisījāt, jā? Kungs, cik skaisti. Maleč, jā. Nu, burvīgi. Atnācām. Tā, Nu, aiziet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es domāju, ka Zelta sietiņš ir tā vieta, kur rodās daudz choreogrāfijas, tiešām daudz. Mēs katru gadu taisām, nezinu, mūsu bērni, manuprāt, pat ir izlutināti nedaudz, jo viņiem uz katru koncertu noteikti ar kādu jaunu deju. Sezonā, teiksim, dejotājs apgūst vismaz 5 jaunas dejas. Un ļoti daudz arī jaunradītas, nevis paņemtas no kāda pūra lādes. Arī tādas, bet viņi arī dabūna daudz izdejoties dažādas dejas. Un ne tikai tautiskās, bet arī pseido folkloras un tādas lietas un klasikas un visu ko. Katrā dejā tiek ieguldīts milzīgs darbs, garas mēģinājuma stundas, pārdzīvojumi, kas mijās ar prieku un sākotnējās neveiksmes pārtop panākumos. Sākums, protams, ir haoss zināms, jā, teiksim, tā vēl viss veidojās, kaut ko tur domā un tā. Un tad, kad tu jūti, ka šis brīnums top un jau sāk izveidoties, es domāju, tas ir kopīgi radīts brīnums, jo, ja viņi neusticētos šai manai, jā, teiksim, sākumu kaut kādam haosam, jā, tad jau šis brīnums nevarētu dzimt. Parasti notiek tā, ka, ja Baiba nāk ļoti ātrā solī, tad mēs saprotam, ka kaut kas ir radies jauns. Nu, tad nākam augšā skolotāja istabā. Man saka, man ir doma, vajadzētu. Ja? Un vienmēr tas ir tā, viņi redz vīziju. Un tad viņš saka, Daci, tev vajadzētu izdarīt to, Giņa, tev vajadzētu to. Līdz ar to, protams, rosina arī mums domāt. Viņa ir tā, kas sviež idejas
un pamet, un tad jau mēs viņus apstrādājam. Ja Baiba pasaka, ka vajag to, man patīk vai nepatīk, bet man tas ir jāuztais. Un es arī tā daru. Nu, pārējais viss ir vairāk vai mazāk, tā jau ir spēle, ja, kā jūs saprotiet. Pirmais otrais, lejā, 3, 4. Kājas, meitenes, kājas kopā. 8, vēlreiz un kāja, 5, 3, 1, 2, 3. Zelta sietiņam 55. Daudz vai maz, to izlems skatītāji. Jo mazie un lielie dejotāji ikdienas pulcējas mēģinājumu telpās, lai strādātu un radītu svētkus. Uz operas skatuves sietiņa dejotāji savu pedagogu vadībā gatavojas izdejot sajūtas, kuras krātas gadu desmitiem. Tās nav vārdos pasakāmas. Tās var tikai izdejot. Šis koncerts arī dzima tā diezgan ilgi, es teikšu, ja, jo bija dažādi varianti, kā viņu pasniegt, jo man, to par to jau arī runāts, ja, ka man šie koncerti vienmēr ir kaut kādi, ja, tādi izdomāti, ja, un es tomēr apstājos pie tās saucamās auklēšanas, ja, jeb lolojuma tēmas, ja, jo vārdiņš auklēt un lolot ir sinonīmi latviešu valodā, ja. Un tāpēc arī visa pirmā daļa ir izveidota tāda lolojuma, tāda auklējuma, jo auklē un lolo jau visa ģimene, ja? Tas ir gan tēvs, gan māte, gan vecākais brālis, gan māsa. Ja? Pat arī ir deja, kur dejo lielākās meitenes ar mazākām kopā. Ja? Ir arī tīri tāda pilnīgi konkrēta auklēšana, nosacīt uz šūpuļu zirdziņiem. Mums radās tāda ideja, ka varētu ļoti interesanti tas būt, ja? Šūpoties. Ja? Tātad visa pirmā daļa ir šī sadancošana starp dažādām paudzēm, vienam audzinot otru, ja? Vienam lolojot otru. Aiziet meitenītes teceņos. Tūlīt ieliksim. Meitenītes ārā, vēl skrien, vēl. Aiziet, un. Es domāju, ka ļoti sirsnīgi, ja viņi būs, ja, jo viss šīs attiecības starp lieliem un maziem ir ļoti patīkams. Lūk, un otrā daļa ir tāda, sākās ar mūsu zelta sietiņu ciklu, ja, kurā arī man bija ļoti būtiski viņu parādīt, jo vidējā daļa Saula un mēnesis saistās ar ļoti talantīgu deju pedagoģi. Diemžēl nelaiķi, ļoti ātri aizgāja Arta Melnauksne, ja, viņai bija jābūt 15. gada deju svētku mākslinieciskai vadītājai, un diemžēl viņa pārdeg. Ja. Es domāju, ka viņa nemācēja sevi saudzēt, un viņa savulaik dejoja šo solo lomu Sauli un mēnesi, jo viņa bija izcila horeogrāfi. Ekrānā būs viņa, skaista, jauna, un mazie zirnīši priekšā dejos. Jā, es domāju, ka varbūt tas izdosies tāds sveiciens Artai no mums, un tādu, zinām, pateicību viņai. Un koncerta pašā noslēgumā ir tāds man ļoti mīļš uzvedums, kas, manuprāt, ir izdevies tāds veltījums Latvijai. Mums ļoti palīdzēja mākslinieces Agneses Bulas grafiks, ja, kur viņa par latvietu runā. Ja. Un tēma jau ir tāda absolūti visiem tuvu un zināma. Tātad latvietim ir 3 galvenās pamatvērtības – Dievs, daba, darbs. Un tā arī šis uzvedums ir veidots ar to, ka patiesībā mums visiem ir jādzīvo vienot. Mēs to Daugavu varam rakt kopā bez naida, bez meliem. Un tad, ja mēs tā dzīvosim, tad arī mūsu Latvijai būs labi.
Cik mūsu bērni ir stalti, smaidīgi, cik labi dejo. Māmas, skatoties uz saviem lolojumiem, nespēja slēpt lepnumu, bet tikai paši dejotāji saprot, cik smags darbs slēpjas zem šīs spožās ārienes, cik nobērstu tulznu, sāpošu muskuļu un norītu aizvainojumi ir pārdzīvots, cik daudz grūtību pārvarēts, grūtību, kas norūda. Ir arī, un ar nemaz, kas varbūt atcerās arī kaut ko sliktu. Saprotiet, jo, teiksim, šajā darbā tu vari tad kaut kad aizvainot kādu bērnu, jā, ar to, ka tu viņu neieliec tajā dejā, ko viņš tik šausmīgi ir gribējis dejot, jā, viņš nav bijis vai piemērots, jā. Nav tā, kad visi ir ārprātīgā sajūsmā, jā. Vairums, jā, un paldies Dievam, ka tā ir, un par tiem es priecājos. Varbūt tie bērni nejūt, cik mēs dzīvojam tajā un cik mēs dodam daudz. Varbūt, varbūt viņam neliekās, ka mēs dodam daudz. Bet tas, kā mēs tiešām dzīvoju zelta sietiņu. Tad, kad viņi sāk saprast, ko mēs kopā mēģinām izdarīt, ja, tad tā ir fantastiska sajūta, kad tu saproti, ka viņi tev, tu tici viņiem, viņi tic tev, ir gatavi kopā izdarīt brīnumu lietas. Tad, kad es ienāku zālē, viss, man viss aizslēdzās aiz manis un man vairs galvas sāp, nevan kas. Ir jāstrādā. Un bērni jau dod, tad tu ar viņiem uzreiz kontaktējies un tur kāda problēma vai tur ir kaut kas patīkams vai nepatīkams un viss. Viņos ir tik daudz prieka, tik daudz entuziasta. Tad, kad tu aizēji mājās, tad nākamajā dienā ir tā, nekas, saņemšu savus spēkus, nākšu, šeit būs bērni, atkal smaidi, prieks. Mana dzīve sākās, kad es sāku dejot. Es domāju, ka tie ir bērni, no kā es varētu smelties tieši to, kad gribas nākt. Pats bērns nevienmēr vēlās dejot. Lielākā daļa ir tad, ka vecāki vēlās piepildīt savu sapni, ko viņi nav piepildījuši. Ja arī tagad mazākās grupās tas ir jūtams. Ļoti, protams, ir labi, ja arī pats bērns jau no bērnības vēlās nākt dejot. Bet tas nav teikts, ka viņš arī paliks un līdz galam nodejos. Man mamma atveda vienkārši. Jā. Un tad es sāku dejot. Gandarījums ir tad, kad tu to bērnu no 3 gadiem māci. Un tu redzi 18 gados, viņš tik labi dejo. Un kaut kāds nopelns taču tev ir no tā. Ja tu būtu ziedošķiršā koks, tad es būtu maiga bite. Ja tu būtu maiga bite, tad es būtu tevi gaidošs bišu strops. Paši senākie zelta sietiņu dejotāji jau izauguši un varētu domāt, ka dejošana bērnībā ir tāla pagātne. Tomēr šodien, satiekoties pēc 55 gadiem, atmiņas ir tikpat košas un krāsainas un ir tik daudz ko kopīgi atcerēties. Cik gadi ir pagājuši? Jūs toreiz bijāt pavisam jauna meitene, bet jūsu koncerti vienmēr bija notikums. Gan tam bērnam, kas dejoja mazāk, gan tam bērnam, kas bija vairāk noslogots un kas dejoja vairāk. Tas bija notikums. Vai bija tas unikums, ka viņi mācēja redzēt gan kā režisors, gan kā dejotājs, praktiķis, viņi jau pati dejoja. Jo ko dod, ka tev priekšā skolotājs, kurš tev nemāk iemācīt, kurš nemāk parādīt? Jāpasakās, jo faktiski pēkšņi, labi, bija jau maz puiši, bet katrā ziņā es tik atceros, ka es jau pēc pāris mēnešiem mēs jau gan jau solists biju un bez maz jau tur vadīju. Faktiski, wow, es esmu līderis. Un faktiski sanāca tiešām tāda otrā dzīve, it kā viena tā otrā dzīve vēl nekas nemainīja, bet tā mākslas dzīve pēkšņi bija pilnīgs tāds piepildījums. Vai kaut kāda pārvarēšana sevis, jo faktiski es kaunīgs un pēkšņi tā, citas dzirdējis bieži cilvēki saka, un faktiski pēkšņi tā mākslas pasaulē tu visu vari, vai ne? Mēs toreiz bijām kaut kādi 5-6 gadīgi bērni, ja? Un ja mēs nebūtu redzējuši pretī cilvēku, kas mums tik ļoti grib ar prieku dot kaut ko ārkārtīgi skaistu, kas mums aizdraumas. Jā, un tāpēc nevēlti es saku, ka es raudāda mājās, ja es netiku uz nodarbību, uz dejošanu. Asaras bija tādas, ka bail. Ka es netikšu Dievai uz koncertu, netikšu pasargt Dievs. Es biju momentā vesela. Varbūt tā dejošana ir viena puse, bet tā otra puse, kad ir jāizdara. Jo baiba nebija no pļāpām, ja? Bet ja kaut ko pateica, tad arī jāizdara. Un es šo līniju, to dzelžainumu, ja?
darbībā, attieksmē, ka vienkārši ir jādara, jāgrib darīt un jādara. Tas ir tur cita puse arī. Ja kādreiz kaut kas ļoti izdevās, ja, un Baiba apmīļoja vai uzslavēja, tā bija smēklā, tas gan. Bet jūs mums bijāt pirmā skolotāja, jo skolā mēs vēl negājām. Un Baiba ļoti daudziem, arī tiem bērniem, kas nāk tagad 2, 3 gadi, jau tagad mazāk, mēs sākām 6 gadi. Tad tas ir tas paldies. Visi, kas kādreiz dejojuši zelta sietiņā, zināmā mērā ir kļuvuši par šī kolektīva zvaigznēm. Visi kopā veidojot lielu un stipru zvaigznāju. Šeit dejojuši vairāk kā 10 000 bērnu, un katram no viņiem pieder kāda daļiņa Baibas sirds. Šiem cilvēkiem vēlreiz var pateikties par šiem ļoti labajiem vārdiem un par to, ka viņi ir sapratuši mani, ja, tādu galīgi, patiesībā pilnīgi nemākuli, ja, un es ne par velti varu teikt, tas ir 56 gadu auklējums, lolojums, iznēsāts bērns, ja, kas ir nēsāts, audzināts, ja, un varu pateikt, es joprojām mācos un joprojām kļūdos. Atceries, atceries visus mūs, mazās zvaigznītes, kas ir un būs. Atceries, atceries, atceries visus mūs. Bija kaut kāda viena uzņemšana, ja, un tajā laikā vēl tā kā mēs tā kā konkurss, nekā, un viņi tagad visi tā soļotie bērniņi apkārt, un viens tās puisīts tāds, ja, un es saku, tu, kāpēc tu bēdīgs? Es gribu dejot, vai jūs man uzņemsiet? Es saku, es uzņemšu. Viņš tā kabatā un izvāk tādu nošmulētu konfektu, tādu galīgi, viņš saka, šeit tas tev. Es saku, un kāpēc tu man patīc? Un viņš man iedod tādu konfektu, ko lai viņam, viss, jā, tu esi atbruņots, jā. Viņš tev iedod savu pēdējo konfektu un saka, tu man patīc. Tā arī ir alga. Sietiņas zvaigznājs mirds kā tava sirds, sapņus podrināts iedvesmas rīts. Zelta sietiņas zvaigznājs mirds kā tava sirds, debesīs ar zvaigžņu zīmēm ierakstīts. Zelta sietiņas zvaigznājs mirds kā tava sirds, sapņus podrināts iedvesmas rīts. Zelta sietiņas zvaigznājs mirds kā tava sirds, debesīs ar mūsu soļiem ierakstīts. Debesīs ar mūsu vārdiem ierakstīts. Es domāju, ka dejotājs viņš mūžu dejotājs, un tas, kas ir saslims ar šo te slimību, jā, viņš no viņas atrauties laikam nekad izārstēties diez vai varēs, jā. Tas attīsta viņu un tas dod viņam tālākajā dzīvē lielāku pieredzi. Un tagad tu izēji visām tām grūtībām cauri, tad tā ir skola. Bez grūtībām jau nav tās tālās skaistās nākotnes un dzīves. Kad es izaugu liels, es dejošu tikpat labi kā lielie. Cik man vienkārši patīk dejošanā. Mēs tā priecājamies, ka vienmēr nāk dalībnieki klāt, jo mēs zinām, ka tie vairs nebūs uz ielas. Ja? Tiem vairs nebūs tādas problēmas. Viņi jau būs sapratuši, ko nozīmē kolektīvs, ko nozīmē atbildība, kāda tas ir. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā zelta sietiņš reizēm jau viņi draiskojās, un arī, kā saka, mēs jau kādu skaļāku vārdu pasakām, bet tas viss piedrās pie lietas. Tā tas jebkuram ir arī maziem dziedātājiem tāpat. Bet katrā ziņā milzīgs paldies visiem pedagogiem un zelta sietiņiem. Es novēlu, lai viņi turās un lai tur to karogu ilgi, lai ir zelta sietiņš. Tas ir sietiņš. 7 lielas un 1000 mazu zvaigznīšu. Senie latvieši pēc tā skaitīja laiku. Tad jau tas bija pulkstenis. Sauc to par pulksteni, bet patiesībā tas ir
Zelta sietiņš. Zelta sietiņa dejotāji atzīst, ka izvēloties šo mākslas veidu, tam daudz kas ir arī jāziedo, jo brīvais laiks tiek pavadīts šeit, VF kultūras pilī, un tomēr ieguvumi ir nesalīdzināmi lielāki, dažkārt pat ļoti personiski. Sietiņu kolektīvā ir sadejojušies un saskatījušies nemazums pāru, dibinātas ģimenes un izrādās, tām ir savs īpašs iemesls. Viens puisis man pat tādu interesantu lietu teica, ja, par ko es arī nebiju aizdomājusies. Viņš teica, ka viņš ir apprecējies ar meiteni no sietiņa, jo viņš ir sapratis, ka sietiņā audzināta meitene, tas ir augstas raudzes meitene, ja, ka tas ir kaut kāds zināms rādītājs. Ja jau viņa sietiņā dejojas, tad tas nozīmē, ka viņa ir laba. Ja. Interesanti, ja, man tas arī bija tāds zināms pārsteigums, jā, jo es domāju, vai tā tas ir. Acīm redzot, tā tas ir, jā. Jo, protams, kā lai saka, vairāk vai mazāk mēs šeit iemācam arī kaut kādas dzīves likumus. Ne jau tikai dejošana, jā, tur jau ir tā lieta, ka tā ir tāda patiesībā dzīves skola, tā nav tikai deju skola. Zelta sietiņš ir tāds kolektīvs, kurā prasa no tevis, bet arī daudz dod. Un, protams, ka nevienmēr tas ir viegli un nevienmēr tas ir vienkārši. Es domāju, ka viņam jābūt ar ļoti lielu gribas spēku, kaut ko sasniegt, vēlmi. Labs dejotais ir tāds, kurš cenšas, viņš domā par to, kā viņš dara, kā viņš to dara, kāda viņam ir attieksme par to, kad viņš nerunā, viņš klusē un viņš domā, ko darīt. Tā. Noskaņa kaut kāda, noskaņa! Ekšķi kas tev rokās durtu, nesastapsi, tur nevienu, itin kā no burja burtu, redz tik Katra jauna deja ir kā izaicinājums, lai ir ne tā kā visiem, lai ir tā kā nekad nav bijis. Un tikai dejojot no visas sirds, ieliekot dejā sevi visu saplūstot uz skatuves ar savu partneri un kolektīvu, var piedzīvot deju pa īstam. Bet lai vai cik liela būtu pieredze, lai cik nozīmīgi sasniegumi, iziešana uz skatuves vienmēr ir satraukuma pilna. Es joprojām baidos no tā, kā izdosies. Kā būs, ja? Man nav šī pārliecība. Jā, es esmu bezgalīgi domājis par to. Tā ir atbildības sajūta. Bet man pilnīgi, ja? Un tikai tad, kad patiesībā aiziet kaut kāds otrais ģenerāla mēģinājums, ja, kaut kāds, ja? Vai pat jau koncerts, un kad tu jūti, ka zāli, tā kā elpo, ja? Tev pretī, ja? Tad es tā kā nomierinos, ja, maz drusciņu. Un patiesībā briesmīgi skan, tad man tas vairs neinteresē. Tad jau paliek garlaicīgi. Saprotu, jo es jau tagad zinu savus 2 nākošos koncertus. Viss. Idejas netrūkst un laikam nekad netrūkst. Jā, viss notiek, jā. Viss notiek. Lielais vairums taču ir melnais darbs, kas ir jāizdara. Melnais darbs taču ir smags. Jaunie cilvēki, jūs sākat jau kusteni, jūs jau iemēģiniet, vai iznāks vai neiznāks. Mēs arī varam aiziet, sapratāt, nestāviet tā pirmo reizi uz šitā, mēs taču tā varam, veči mīļie, davai uz priekšu. Mēģinām meitas ielūkoties atsiņās. Dziļāks, dziļāks, dziļāks izklupiens ir. Paldies, es domāju, ka labs numurs būs.
Labi numuri šajos 55 gados ir bijuši neskaitāmi. Dejots ir parkos, ielās, koncertzālēs un stadionos. Dejots un dzīvots tā, lai pasauli mirguļotu viskošākajās krāsās, tā, lai aizmirstos nogurums un rastos prieks. Tā, lai katrs koncerts, katra uzstāšanās būtu svētki. Brīžā man pārņem šausmas par to, ko es esmu savārījis. Es teicu, vajadzētu man koncertam likt šito te skaisto dziesmiņu. Manis pašas radīts ir tas lērums viss, sists un glāstīts un glabāts. Man liekas, ārprātis, kas ir savārīts, kas ir izdarīts. Manis paša radīts ir šis lērums viss, izdomāts un zīmēts, glaudīts, lamāts, sists. Tā ir misija, tas nav darbs, to nenosauks par darbu. Ar to es ceļos, ar to es eju gulēt, mīļoju. Tā tas katru dienu, tā līdz vakaram, kam lai es to saku, kam lai sūdzu kam, bet kas to var zināt, miers vai labāks ir, sarežģīta pasaule pašam jāizšķir. Un, kad vakars pienāk, saule jūrā krīt, Miki Mausis atnāk mani noglaudīt. Un, kad vakars pienāk, saule jūrā krīt, Miki Mausis atnāk mani noglaudīt. Es varbūt nevienmēr esmu maiga, esmu skarba, bet patiesībā es skarba arī pret sevi. Visticamāk, es arī sevi neesmu žēlojusi. Un tāpēc es arī varbūt brīžam nežēloju tos cilvēkus, kas ir ar mani kopā, bet viņi tomēr ir savējie. Un es domāju, ka tāda komanda, kāda ir mūsējā, nav nekur. Braucam. Kājas cilā, augstu, augstu. Un stop. Skupa ir, tad izdejojiet viņu, bet lūdzu, mīļie, mēģiniet ieliek savāties. Viena ir iecerē un otrs ir piepildījums, ja? Un piepildījums ir absolūti manas komandas rokās. Un tad izdodās, un tad mēs visi priecājamies, ka tas izdodās, un redzam, ka nebija pavēlts tas viss. Nenospiežiet bērnu sev! Ir tāda skaista Imanta Kalniņa dziesma ar tādiem skaistiem vārdiem, ka savējie jau sapratīs. Un es domāju, ka es to savu komandu varu saukt par savējiem. Tavējie sapratīs, kā dziesma ir kliedz. Šiem cilvēkiem es uzticos absolūti. Par zemu zāli dziedi par gaišu staru. Par gaišu staru dziedi, par gaišu staru, jāpin palētam jokam, tavējie sapratīs, kā dziesma ir kliedz. Es esmu zelta cietiņš, jo no 18 gadiem jau es esmu zelta cietiņa pedagogs. Es pati esmu šeit uzaugusi kopā ar zelta cietiņu un tagad arī turpinu augt savā ziņā ar zelta cietiņu. Es nenožēloju nevienu mirkli, ka es atnācu uz zelta cietiņu. Tas bija netīšām, bet, redziet, es paliku uz visu mūžu te. Tad tā padod mazo pirkstiņu, tev ievelk un viss, un tas viss, tas ritens aiziet un ir. Pasmējies, ja tu tur brīdī, paraudi, ja tev vajag, tikai pavisam klusu. Tikai pavisam klusu, tu
Es par savu komandu varu pateikt, bez viņas es nebūtu nekas. Absolūti, jā, bez kaut kādas uzspēles. Jā. Es viena pati to milzīgo darbu, kāds mums ir izvērties, nevarētu veikt nekādā gadījumā, tikai kopā ar viņiem. Jā. Nu, tā es saku, ja es viņus arī kādreiz apbēdinu, es esmu gatava viņiem lūgt piedošanu un arī to daru, ja tas ir vajadzīgs, jā, jo viņiem ir grūti brīžam ar mani, bet kam tad mākslā ir viegli? Jāsaka tā, jā. Tā, davайте visi tā sastājieties. Es parādīšu to solīti šausmīgi sarežģīto, ja? Klavieris jau vajadzētu mēnestiņas naktī brauca. Tātad 4 solīši. 1, 2, 3, 4 skrējiens. Tā, 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 tam. Skriena. Un lec, jā. Mākslinieckā vadītāja prasa vēlreiz, lūdzu vēlreiz. Mēnestiņas mani iedeva, tradirīdi savu zvaigžņu metelīti, tradirīdi, raulalā, savu zvaigžņu metelīti, tradirīdi, sešu zoru zobentiņu, tradirīdi, raulalā. Meitenes, klausies, es saprotu, ka pēdējā laikā latviešu dejas mēs visi dejojam šausmas, bet šeit nevajag tādā ja? Pamēģinām tāpēc bišķi. Taisam, ja? Kā ja? Pamēģinām mīkstā. Un mīkstī un līdzināmies un mīkstī un rāda un izgriežās čiks. Tādu mīkstu to iegriezienu. Mīksti piesēžaties. Caur plijē, jā. Neraustaties, Liene, kā vēļi. Kur saulīt skatās, sietiņā acīm, redz visu pasauli. Cik tā ir brīnišķīga sajūta būt, just, dejot tagad un šobrīd, just sirdspūkstus, just elpas vilcienus, just savu roku tavējā. Šodien ir pats skaistākais, kas vien var būt, jo laika ritums ir neapturams un nepielūdzams. Visam ir savs laiks. Es brīžam, tā kā es domāju, cik es esmu ilgi nodzīvojis un ko es esmu izdarījusi, ja? Es domāju, ka tas ir ļoti daudz. Man brīžam ir grūti, ja? Tāpēc, ka tā atbildība, kas ir izauguši šajos gados, ir milzīga, ja? Un man ļoti negribētos, lai pienāktu mirklis, ja, kad es esmu nevarīga un kad mani vienkārši žēlodam cilvēki kaut ko, ja, piekritīs darīt. Ja. Tas nav poze, es vienkārši apzinos, ja, es vienkārši apzinos savas spējas un iespējas. Ja. Tā. Mēs esam zelta sietiņš. Skatoties debesīs, mēs vienmēr zināsim, ka tur kāds ir. Tur ir mūsu pagātne un mūsu nākotne, bet vēl mums pieder šis mirklis. Mirklis, kad apstājas laiks un kad ir tik skaidri zināms, mēs esam un vienmēr būsim. Neskatoties ne uz ko, ne par tuvu, ne par tālu. Tā, lai jūtam viens otra sirds deju un mīlestības valodu. Dabīgi, ka es visus mīlēju. Ja? Es savādāk nevaru šo darbu darīt. Ar ļaunumu un ar nemīlestību nevaru šo darbu. Tāpēc ne par velti sāk un aiziet. Bet šī mana komanda, ja, strādā, ja, visiem ir vismaz pār 20 darba gadi. Ja? Bet to var izturēt tikai mīlestību. Ne ar ko citu to nevar uzturēt. Tā ir tikai mīlestība pret deju, pret bērnu, pret tautas mākslu, ja, pret savu, teiksim, misiju. To nevar izturēt ne ar ko citu.
man tā, es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Tā, lai es tieku, kur labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā kā uznāk un pāriet tik ātri un lēni bez galā. Tā, lai lidot ir vieglāk elpot un dzīvot vienkārši tā. Esi man tā, es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Tā, lai es tieku, ko labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā kā uznāk un pāriet tik ātri un lēni bez gala. Tā, lai lidot ir vieglāk elpot un dzīvot vienkārši tā. Jā, bet daudz punktus tālāk, daudz punktus. Sā